Labvakar, pelēni! Labvakar, miedziņ! Ko tad mamma? Mamma aizgājas graudu klēt pastīties, ko ēdam. Viņas iestādes vakariņām būs mājās, bet laikam kaut kur būs aizķērusies. Oho, tad jau jāiet mammīti pameklēt, vai ne? Nē, taču! Viņa tā vienmēr saka, kad atskrien mājās no kaimiņienes. Piedodiet, bērni, biju mazliet aizķērusies. Redziet, mammītes, kā jūs sakat, piedodiet, bija aizķērusies. Nu, nekas. Tā, nu, bet ko tad jūs šeit vieni paši darāt, ko? Mēs gribam mammai izvārīt pārsteigumu. Mēs vārām putru, to tikai nevienam nestāst. Putru? Labi, neteikšu nevienam. Bet vai tad jūs to mākat arī izvārīt, ko? Ai, kas tur, ko nemācēt? Samet visu katlā iekšā un tik vāra. Reiz skatos plīts, negrib tā labi kurties nemaz, ko? Tur jau tā lieta, dūmi vien nāk. Jā, ar uguni nav jau nekādi joki, vai ne? Mamma mani iemācīja rīkoties ar sērkociņiem un mazajiem brāļiem un māsām. Es nedodu ar tiem spēlēties. Ļoti pareizi. Mazie bērni ar sērkociņiem nedrīkst spēlēties. Citādi no mammas dabūs brāzienu. Būt vēl nekas te nevārā. Jā. Es nevaru vairs, man galva rēb. Tā jau ir galva. Bet pagaidi, vai malka sausa? Ko? Sausa, tad es pati lasīju no kaut kāda žagariņas. Un es no lielās virtuves malkas pagalē noplēsu tās. Tikai žagariņus un tās, un vairāk nekā jums nav, un tas ir viss, ko? Ko tad vēl? Kādu sveķēnu pagalīti ielikt iekšā plītis. Kas ir sveķis? Sveķi, kas ir? Sveķi? Nu, tā ir tāda lipīga viela, kas dzīvo kokā iekšā. Vai salda? Salda. Nemaz nav salda, bet lipīga gan. Un kā viņa paņem mutē, tas zobi, naks, salība ciet un nevar dabūt mutē vaļā, lai... Un ko tā labu dara? Ko tā labu dara? Nu, atsišot viss, es izstāstīšu. Atsišot tuvāk. Nāk. Redziet, senos laikos satikās reiz bērza tās un sveķis, un abi sāka strīdēties, kurš ir labāks no viņiem, kurš labāk deg. Un abi nolēma pārbaudīt pie cilvēka un nogulās uz meža taciņas. Un gāja garām tēvs ar dēlu, un abi nosilši, bija rudens vakars. Un dēls ierauga tāsi un saka, teiti, aizizzināsim tāsi un abi divi sasildīsimies. Bet tēvs saka, nē, tās āra sadegs, bet labāk iekurināsim sveķīti, tas ilgāk degs un mums būs siltāk. Bet dēls nepaklausīja tēvu, paņēma, aizizzināja tāsi un tās sagriezās tādā ripulītī, ātrāk sadeg un viss. Nu, un tad tēvs paņēma sveķi, aizizzināja, un tas saka, kūpēt, un sāka vēlot tā kā ogle. Un abi divi sasildījās un gāja mājās. Nu, tagad jūs sapratāt, kāpēc jāieliek sveķēna pagalīte plītī? Jā. Bērni! Labvakar! Labvakar, miedziņ! Labvakar!
Vai, kas mums te pa nekārtībā? Nu? Mēs tev gribējām izvārīt kājas. Mēs sanācām un nepielikām sveķi. Un kas? Sveķiem pārsteigumu? Jūs kaut ko Mēs gribējām uzvārīt putru. Mani mīlulīs, to jūs laikam miedziņš samācīja, ko? Nu, jā. Miedziņ. Jā, es atvainojos, mēs tā aizpļāpājamies un es viņiem izstāstīju pasaciņu, bet tagad gan laiks ir jāiet gulēt, jo ir vēls. Tu neuztraucies, miedziņ, viņi tūlīt visu savāks, un es atkal uzvārīšu putru, un pēc tam viņi ies gulēt. Nu, jā. Miedziņ, paldies tev, ka tu mazos pieskatījies, varēji daudz ko padarīt. Jā. Jā, starp citu, miedziņ, man tev jāatklāj viens liels noslēpums. Nu? Katru vakaru te notiek derības. Vai tu atgriezīsies nākošā vakarā atkal, ja nē? Vai, es jau noteikti atgriezīšos. Tikai, lai viņa visi klausa mammu. Jā, un jūs arī, vai ne? Jā, klausīs, jā. Jā, nu, bet tagad at labu nakti, pelēni. Ar labu nakti. At labu nakti. Labu nakti, miedziņa. At labu nakti.